Balstoties uz publiski pieejamo informāciju, Latvija pirmajā vietā deputāti ir nosūtījuši deputātu jautājumus izglītības ministrei un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram jautājumus saistībā ar 2 pamatskolu, Ēdoles pamatskolas un Zigfrīda Annas Meirovica Kabilas pamatskolas 1. klašu slēgšanu. Proti, ko tas nozīmē? Kuldīgas novada izglītības pārvaldes darbinieki ir sākuši apzināt potenciālo pirmklasnieku vecākus, tā teikt, mēģinot viņus pierunāt, nesūtīt bērnus pirmajās klasēs ne uz Ēdoles pamatskolu, ne uz Kabilas pamatskolu, bet gan uz citām skolām. Un dažas dienas pirms 1. septembra Kuldīgas novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par šo 1. klašu neatvēršanu minētajās skolās. Tā teikt, paši sagatavoja augsni un paši arī neatvēra 1. klases, un faktiski jautājums šobrīd ir par šo pamatskolu pastāvēšanu. Nu ko? Turpinās Latvijas iztukšošana, jo kur tiek slēgtas skolas, tur beidzas arī dzīvība.